Sveiki visiem! Ar šo mēs sākam arī live siltās sarunas, otro epizodi. Šodien mūsu tēma būs viss ap astrāļiem, hipnozi, konstrukcijām, elpošanu. Pieskarsimies visām šīm tēmām. Un mans viesis šodien studijā ir Mārtiņš, jeb Mārtiņš no Svabadiem. Un tā, sveiks Mārtiņ! Sveiki! Varbūt tu vari man divos vārdos pastāstīt, kas ir Mārtiņš. Es zinu, ka daudz tevi pazīst un daudz ir ar tevi strādājuši, bet varbūt tiem, kas tevi ieraudz pirmo reizi un viņam liekas, mans Dievs, kas ir Mārtiņš tagad vēl? Mārtiņš ļoti jauks puisis, vīrietis. Bet vispār es nodarbojos ar hipnozi un astrālā lauka tīrīšanu. Un jā, daru to jau kādu laiku. Strādāju Svabados kā energo lauka lasītājs, kurš ir tas, kurš guļ un skatās, kas tur notiek. Un jā, papildus tam vēl nodarbojos ar hipnozes sesijām, kur jā, kā tu pieminēji, ņemam no konstrukcijas, darbojamies dažādiem blokiem un citādām lietām, ko savā zemapziņā var pamanīt. Es domāju, ka tajā mēs visā iesim tūlītās detalizēt iekšā, respektīvi Mārtiņš ir mans kolēģis, kurš to dara visu nedaudz savādāk, un viņš redz arī visu nedaudz varbūt savādāk, kā es to redzu. Bet to mēs tūlītās iziesim cauri un paskatīsimies cilvēki, kas skatās mūsu laivā, jūs varat droši uzdot savus jautājumus. Iespēju variantos mēs mēģināsim tos arī atbildēt, ja būs ļoti daudz. Un kādam tiešām nesanāks, tad jūs varat droši rakstīt arī mums personīgi. Mēs, protams, ka viņus atbildēsim. Mārtiņ, mēs sāksim ar pavisam vienkārši jautājumu tev. Ir jautājums, kas ir astrālis un kas ir astrālais lauks, jo cilvēkiem tomēr vēl kaut kur ķerās un īsti nav tās izpratnes, par ko iet runa. To var pateikt dažādi. Man patīk tas salīdzinājums ar to. Zinātnieki ir sapratuši, ka apmēram 5% no mūsu DNS atbild par mūsu visu fizisko esamību. Un tad ir tādi 95%, kurus tikai 2010. gados austrālieši zinātnieki saprata, ka tie atbilst par enerģētisko daļu. Un tad astrāls ir tie 95%. Savā ziņā tas ir neredzamā mūsu enerģijas daļa, kas ir ārpus mums un ir daudz plašāka nekā reizēm prāts vispār var aptvert. Jā. Es piemetināšu klāt, ka enerģijas lauks savukārt ir tas, kas aptver gan astrālo lauku, gan smalkos ķermeņus, gan arī fizisko ķermeni. Tas ir, respektīvi, viss kopā ir enerģijas lauks. Tas ir, cik plaša ir mūsu enerģija, un cik daudz mēs to izstrāvojam uz ārpusīti, bet tajā visā ir iekšā viss, ko arī Mārtiņš redz, un es redzu varbūt nedaudz vēl plašāk, jā, to visu, bet pie tā mēs visi vēl nonāksim. Mārtiņ, es varbūt izstāstīšu vispirms, kādas ir konstrukcijas enerģijas laukā, un tad mēs iesim tālāk salīdzināt, ko redzi tu un ko redzu es. Jo cilvēki ir sarakstījuši šausmīgi daudz interesants jautājums. Jautājumi, jā. Ļoti daudz jautājumu ir. Un tādi jautājumi, ko es pat nezināju, ka varētu pajautāt. Tātad mūsu zemapziņa ir ļoti īpašs tāds instruments, kuram, kā Mārtiņš teica, ir 95% vara, un viņa atstāja tādas kā iezīmes mūsu enerģijas laukā. Respektīvi, mūsos visos ir izveidojušās programmas, vai nu tas ir saistīts ar iekšējo bērnu, vai nu tas ir saistīts ar pieredzi, vai nu tas ir saistīts ar kaut ko, ko mēs esam apguvuši, teiksim, nauda ir slikta, vai vēl kādas pārliecības aizguvuši no citiem. Tās visas saglabājās mūsu zemapziņā. Nekur viņas nepazūd, viņas nevar izdzēst, viņas var vienīgi pārveidot, jeb transformēt. Un tās svarīgākās, kuras mūsu dzīvi traucē, zemapziņa ieliek savā enerģijas laukā, kā konstrukcija. Kā tā konstrukcija izskatās, ir ļoti atkarīgs no cilvēka fantāzijas, teikšu, kā ir. Jo vienam var izskatīties, pieņemsim, kā disks brauc iekšā galvā, otram tas pats izskatīsies, ka viņš ir uzlicis savu kvadrātiņu virsū.
trešajam tas izskatīsies, ka viņam ir sfēra apkārt, un viņš dzīvo savā ilūziju pasaulē ļoti, ļoti dažādi. Cilvēks ir unikāls arhitekts pats par sevi iekšiņā. Un šīs te konstrukcijas nav nekas slikts, viņas mums atgādina, ka tev ar sevi ir jāstrādā, lai tu tuvinātos sev, jeb respektīvi tu mīlētu sevi. Un par to jau, protams, ka mēs negribam domāt. Šīs konstrukcijas mums liekas, ka Dievs manī ir konstrukcijas, bet tās ir kā tāda karte, es teiktu, kā ceļvedis pie sevis. Jo mūsu dvēseli grib, lai mēs mīlam sevi un liekam sevi pirmajā vietā. Un tad ieliek šīs te konstrukcijas enerģijas laukā, kuras patērēs mums enerģiju tikai tāpēc, lai mēs pie viņām atgrieztos. Un lai par viņām neaizmirstu. Kā no viņām var, pieņemsim, tikt vaļā, tā sakot, viņas nevar noņemt, viņas nevar izšķīdināt, viņas nevar sagraut. Ir jātransformē šī te programma, kas viņas uztur, un tikai tad šī pati konstrukcija atlaižās praktiski. Viņa aiziet Kristus apziņai dziedināšanai, tas notiek diezgan automātiski, un tur neko citu nevajag darīt. Tā ir mana pieredze. Man ir jautāts arī, vai ir labās konstrukcijas. Jā, ir labās konstrukcijas arī. Pieņemsim, mūsu sirdī vajag tādu kā mājokli, jeb atjaunošanās vietu. Tas ir tā vieta, kur iet mūsu sirsniņa, tā kā uz spā vai uz zem ūdenskrituma pastāvēt. Tad, kad visa kā ir pa daudz, mums ir vajadzīgs laiks tikai ar sevi. Un tad mūsu sirsniņa ieiet šajā mājiņā, šajā konstrukcijā, viņa atjaunojās, atpūšās, viņa atpūšās no savu prāta un ego, jo tie viņa ap divu visu laiku tracina, un tad viņa iznāk ārā un viņai atkal ir spēks. Šo konstrukciju, šo te mājiņu, jeb vienalga kā kurš ir uzbūvējis kā labirintu vai kā dārzu vai vienalga, šo nedrīkst nekādā gadījumā ņemt nost, jo tajā brīdī sāks dominēt ego, un nedrīkst šo te konstrukciju arī mainīt, jo katram viņi ir ļoti individuāli. Ir bijuši gadījumi, vienkārši Mārtiņa, ir bijuši tādi gadījumi, kad pilnīgi nezinot, cilvēki noņem nost savu konstrukciju. Nē, es domāju par mainīt. Nu, ir tā, ka ir bijis, kad gadījumi, kad grib labu gribēdams tas, kas vada sesiju, liek to veco noņemt nost, un pats izdomā jaunu priekš tā otra cilvēka. Ir bijis, godvārds, ir bijis tādas sesijas, kur es esmu pat piedzīvojis, teiksim, un otrs nevar ielikt tev šādu te konstrukciju, jo viņš sirsniņu nepieņems. No, jā. Jā, tā kā tādas lietas, tā kā, ja gadījumā kādi jautājumi, jūs droši rakstiet, un man prasa, ar ko atšķirās astrāļu konstrukcijas no zemapziņas konstrukcijām. Varbūt šoreiz es, Mārtiņ, tev došu to vārdu. Nu kā, zemapziņas konstrukcijas ir paši cilvēku uzliktas. Viņš pats tā kā ir gribējis sev palīdzēt. Astrālajā laukā, ja ir kāds interferents, liekēdis, kurš uztaisa konstrukciju, lai tev pazeminātu vibrācijas, ja ietekmētu negatīvā veidā, lai viņam būtu vairāk ko liekēdāt, vairāk enerģijas, ko no cilvēka paņem. Un tā konstrukcija bieži vien laikam ejot uz priekšu, aug ar vien sarežģītāka, lielāka, smagāka, un tā ietekme ar vien lielāka. Kaut gan cilvēku paši radītām konstrukcijām tādu īpatnību vēl pagaidām neesmu pamanījis, ka viņas tā kā apaugtu ar kaut ko ar vien lielāks un lielāks. Jā. Tā būtu tāda galvenā starpība starp šīm konstrukcijām. Cilvēkiem ir tendence vienu konstrukciju savienot ar otru konstrukciju, respektīvi, lai viņš neaizmirstu par to visu, viņš izveido tā kā apli. Ķēdīt, jā, tā mēs ar to varam nosaukt. Pieņemsim viens no pēdējiem gadījumiem, ko es esmu skatījusies, ka cilvēks dzīvo nedaudz savā ilūziju pasaulē ar izsavienojumu krūtīs, kur viņš īsti tā kā nesaprot, tad viņš uzliek bailes uz kājām, komfortablas čībiņas uzvelk, jo,
lai jau viss harmoniski, bet uz muguras tādu īsti vīrišķīgu jostu. Kad jānotur, taču ir visas tās konstrukcijas, es stāvēšu tagad taisni. Un tas viss mehānisms ir tāds kā aplis, viņš ir savienots, un respektīvi visas konstrukcijas vienu otru uztur. Bet tur apakšā zem katras ir programmas. Un tāpēc vienkārši fantastiski, ko cilvēks var pats sev izdomāt. Tur nevajag astrālu, kuram pieaug konstrukcijas, tur pietiek ar pašu fantāziju un visu saliks. Interferenti mēdz arī sadarboties. Tā, ka viens otru papildina kaut kā draudzīga komanda, kā saka. Bet tas nav obligāti. Citreiz viņi ir katrs par savu tematiku, un reizēm ir kāda tāda vadošā līnija, kas cilvēkam kopumā jau sākotnēji ir bijusi grūtība, un tad viņi vairāk ir paņēmuši dažādas aspektus no tās vienas, piemēram, bailes. Kā tev liekas, cilvēkam astrāļus vajag? Kaut kas savā ziņā, jā. Liekēdis jau ir tas, kas noēd lieko. Ja cilvēks tādā brīdī nebija gatavs tikt galā ar kaut kādu konkrētu savu enerģijas daļu, un kaut vai tas pats izsakot lūgumu palīdz man, tagad kāds bija gatavs viņu atdot, jo netika galā. Tā kā mums tas ir jautājums arī gandrīz reizēm man tā kā pašam es aizdomājos. Mēs jau dzīvojam interesantā planētā, kur viss ir tomēr līdzsvarā. Mums jau ir eņģeļi, kas mums palīdz. Un savā ziņā jau arī dēmoni, kas mums palīdz tikt galā ar to, ko it kā sliktajā nozīmē. Tajā pašā laikā mēs paši tādā brīdī viņus piesaistam. Jo ir taču tie cilvēki, kuri piesaist, pieņemsim, viņi noslēdz pat līgumus, un viņiem ir bizness kopīgs un viss ar dēmoniem. Jā. Vai ne? Jā. Jo bet tas ir varbūt tiem, kas saprot, kad noslēdzot līgumu ar dēmonu, smalkajā plānā, viņš pieņemsim jums dod biznesu, un daudz naudu, bet viņš tāpat laikā jūs provocē uz enerģijas tā kā izlādēm, uz tādu ņemšanos vai stresu, un lai dabūtu no jums šo te enerģiju. Jo tās ir tā pretsamaksa par šo te līgumu otro daļu. Jo ilgāk ir, jo izlādes būs sāpīgākas, skarbākas, un beigās jau nāks ne tikai uz izlādes, bet arī fizikā sāks sāpēt kaut kas un sāks ņemt nost arī fizikā beigās. Interesanti. Man prasīts ir, kādas bildes redzu es un kādas bildes redzi tu un kādas ir kopīgas un kādas ir atšķirīgas. Tā atšķirība ir tā, ka Mārtiņš iet hipnozes stāvoklī, viņš skatās astrālo lauku, respektīvi visu caur hipnozes stāvokli. Es neeju hipnozes stāvoklī, es varu pieslēgties cilvēkam tā, kā viņš stāv, caur balss vibrāciju vai caur viņa smalko plānu un skatīties viņa enerģijas lauku. Es redzu šīs te zemapziņas konstrukcijas, es redzu astrāļus, bet nevis kā fiziskas būtnes, bet kā viņu enerģijas. Respektīvi, tie tādi enerģijas sablīvējumi, kas atšķirās pēc krāsas un konsistences. Un kā tu redzi, Mārtiņ, tad, kad tu esi hipnozes stāvoklī? Es redzu, pašas būtnes, viņas pievelkās klāt, no sākuma es pamanām konstrukcijas. Reizēm ir tā, ka es jūtu, ka es konstrukciju vēl neredzu, bet jūtu, tur ir kaut kas, tad viņi praktiski pievelkās diagnostikas telpā, un tur tā ir viena tāda liela atšķirība. Tieši tā telpa, kur mēs strādājam, jo man tā ir savā ziņā pilnīgi droša vide, visiem tur klātesošajiem savā ziņā. Savā ziņā tas ir par interferentiem domāts, jo tur ir augstas vibrācijas, viņiem ir nepatīkami tur būt. Bet es viņus redzu, kā formas silu, pēc sejas var pateikt, kā vai tā. Es viņus redzu kā klātesošas būtnes dažādos izmēros. Vēlniņi ir maziņi, es teiktu, sākot no tāds pelēna līdz kaķim. Tas izmēram, lai saprast, bet viņi arī tādi šustrīgi, skraidi riņķī pārsvarā. Jau tā kā ķirzeciņi tādi lielāki vai kā, tādi, viņi mēdz tā skraidīt. Un dēmoni jau mēdz būt arī tādi
vismaz izlikties kā 3 stāvu mājas lieluma, tāda pamatīgi liela būtne. Bet, jā, es viņus novēroju. Viņi tur ir tik un tā sastingušā versijā. Un tikai pēc manas komandas var vispār mēģināt kaut ko kustēties. Man ir tā, ka es viņus redzu, pieņemsim vēlniņus, es redzu maziņus, parasti pie kājām viņi kaut kur pinās tur apkārt. Un, kā tu saki, ļoti ātri pārvietojās un ļoti runīgi, starp citu, ir viņi. Un, pieņemsim, reptiloīds ir ar savām konstrukcijām, kurš parasti pats reptiloīds ir ārpus enerģijas lauka, bet es pamanu to konstrukciju, jo viņi ir jūsu enerģijas laukā melna. Viņa ir melnā krāsā tā konstrukcija. Man vismaz enerģētiski viņa rādās melna, tad tā nav jūsējā, jo jūsu konstrukcijas viss ir jūsu enerģijas krāsās. Un kas ir dēmoniem atšķirīgi, dēmons veido enerģijas laukam ēnu. Līdz ko enerģijas laukam aizmugurē parādās ēna, tas nozīmē, ka ir piesaistīts dēmons. To es uzreiz varu pateikt 100%, un tad ir pavisam citi drošības jautājumi, protams, un pavisam cits. Jo, tā man to rāda, pieņemsim. Tā, iesim tālāk. Toksiskajām būtnēm tā arī ir. Viņiem ir tādi konvektori un dažādi veidi pieslēgumi. Viņi tikai pievelkās. Dēmoniskajiem mēdz būt, ka viņi jau ir uzreiz laukā. Un viņiem arī ir kaut kāda konstrukcija, bet viņi arī ir klātesoši. Cevišķi vēlni, tiem pat tie visbiežāk ir vienkārši kopā ar to cilvēku. Jā. Un vēlniņi parasti ir uzģēbuši vai nu zeķītes, vai nu cimdiņas, vai nu šalīti, ļoti uzadījuši kaut ko cilvēkam, kas viņam, es jau tikai labu. Jo es varu ar viņiem komunicēt. Es varu ar viņiem komunicēt telepātiski, protams, un es varu reizēm viņu acis redzēt, bet neko vairāk arī, tīri fiziski man viņus nerāda, jo tā ir enerģija, man saka. Un ar to tas arī atšķirās tad. Tā, skatīsimies tālāk. Pastīsimies, kas mums te vēl ir no jautājumiem. Vai cilvēks pats var sajust to, ko viņš sev ir sakrāmējis virsū? Nevar. Jo jums netraucē konstrukcija, jums traucē tā programma. Un tā konstrukcija ir tikai atgādinājums enerģijas laukā par to, ka jums tā noteiktā programma traucē. Ka tieši tā jums sabojā dzīvi. Un tā jums fizikā izpaužās. Tās var izpausties, teiksim, bailes var izpausties kā sāpes ķermenī, kaut kur. Kaut vai tās pašas kakla sāpes ir apspiestas dusmas. Jā. Tā var izpausties, teiksim, ceļu sāpes, ir bailes no iešanas jaunajā. Visādi var izpausties šis te, un tur visur būs virsū kāda konstrukcija, kas to visu uzturēs arī. Vai pats var viņas noņemt arī, izņemot, kā es teicu, izņemot tās programmas? Nē. Tātad, kā atšķirt astrālo pieslēgumu no emocionālas atmiņas vai svešas enerģijas klātbūtnes? Mārtiņ, tāds interesants jautājums. Es pat viņu līdz galam nesaprotu, kāds ir. Tātad, kā atšķirt astrālo pieslēgumu no, piemēram, emocionālas atmiņas vai svešas enerģijas klātbūtnes? Tās beigas, tās slešas enerģijas klātbūtnes un astrālais pieslēgums man kaut kā pārmījās kopā tā galvā. Jo svešas enerģijas pieslēgums būs pieslēgums no kāda interferenta visticamākais, kas iet kopā. Kā viņus atšķirt? Grūts jautājums. Jā, savējot sajūta savādāk. Ir tā ietekme ir smagāka, es teiktu tā. Ko nozīmē smagāk? Kā tu to mērītu? Kas ir smagāks? Tīri tāda tumšāka, tāda smagnējāka, tāda biezāka un nepatīkamāka. Jā, tāda nepatīkama. Varbūt arī nepatīkams.
cilvēki sevi nekad tik ļoti nezākās vai tik ļoti neteiks tik ļoti slikti par sevi. Var padomāt, tā ir tur kaut kas vai kā, ir cilvēki, kur ir prasīgi pret sevi, bet visur, kur ir interferenti, tur ir tāda lielāka pāri, ceļšķi lieli, spēcīgi, tur ir tāda pāridarīšana lielāka sev un tāda sevis vainošana daudz lielāka, un tad viss ir tāds sāsinātāks un atgriežas daudz cikliskāk. Es tev tieši gribēju prasīt, vai astrāļi var ietekmēt mūsu prātu? Jā. Kā viņi to dara? Pastāst. Tipiski ir ar kaut kādām prātu ietekmē tādēļ, lai tu nevarētu pats nonākt pie sevis, lai tu nesadzirdētu sevi. Un tad, kā kuram, citam ir negatīvo prātu ieslēgts, pilnīgi visur tu redzi slikto. Citam ar ikdienas rūpēm, kas ir vairāk pedantisks vai kā, un tad viņam būs tik ļoti, viņš būs aizņemts ar to, vai viss būtu kārtībā, viss būtu salikts, vai visiem viss būtu labi, kad viņš sevi atkal nedzird. Tas ir, tu nesajūti sevi, tev acis ir cieta un caur visādām tām domām, un pat īstenībā caur redzēm, caur klačām, vienkārši noklačot visu enerģiju savu prom, kaut kur izliet. Bet, zini, kā ir bijis, man pieņemsim, kad es braucu ar mašīnu, man pašai, kad pieķēries, ir jau, kad arī man uznāk kādu dusmiņu vai kas, un tad uzreiz man ātri viņi līp klāt, momentāli praktiski. Un tad es braucu, un viņi man saka, tu neesi to vērta. Jā. Tu to neesi vērta, tu nevari. Un tu klausies, un tev liekas, mans Dievs, kas tā vēl tagad pa balsi ir? Un es saku, tā neesmu es. Esi! Tāds atskan pretī. Tāds skaties ar lielām acīm aptuvēt nopietni. Tas būtu labs paskaidrojums, kā atšķirt. Tu sev nekad tā neteiksi. Protams. Tas bija man tāds, es braucu iedēs tiešām no darba ar mašīnu. Es biju gandrīz iekļuvu avārijā, jo viens man nogriez ceļu. Protams, ka es padusmojos. Un tad es klausies tālāk to balsi un liekas, mans Dievs, nopietni. Šitā te ar tādu. Mati, mums ir jautājums, vai astrāļus var pārņemt no citiem cilvēkiem? Teiksim, ja mēs esam tagad publikā, vai viņus var pārņemt no citiem cilvēkiem? Jā, kopumā var. Kādā veidā? Sasinhronizēties ar to negatīvu enerģiju, kas ir blakus tam cilvēkam. Dabonot to pašu tā kā līmeni, ja tev ir līdzīgas, līdzīgas bailes, kā tam otram cilvēkam, un tu viņam tā kā ļoti līdzi aizai, un nonāc arī vienādā līmenī, tad tu vari pārņemt. Ja sevišķi līdzi jūtot un tā kā, kā bija tas vārds? Atbalstot tur līdzi. Jā, tā atbalstot, jā. Tad mēs tā kā pavalkamies līdzi viņa tajā līmenī un attiecīgi tad mēs varam arī pārņemt to viņa astrālu. Jā, žēlums arī ir milzīgs žēlums par to cilvēku, cik viņam tur un tur tā kā ieeja jau tā kā paņem. Ja otrs ir, ja tu mēģini cita vietā kaut ko izdarīt un vienkārši paņem tā kā viņa karmu, gluži tā nevarētu teikt, bet jā, ka tas, kaut kāds tas līgums vai kas pāriet pie tevis tā, ka tu viņu mēģini izglābt, pa lielam lien tur, kur tā nevajag. Es tā kā pārņemu tā cilvēku programmu, lai atstrādātu pati pēc idejas, vai ne? Jā, tā var būt retos gadījumos, arī tā var būt, kur pārņem. Pieņemsim, man ir jautājums, es pārņemu tā otra cilvēka astrāli, jeb tādu pašu astrāli, bet citu tajā laukā? Varbūt abējādi, bet visticamākais tas pats astrālis, ja viņš ir liels, viņam ir konstrukcija ar vairākiem cilvēkiem, viņš vienkārši tev arī pievienos konstrukciju. Ok. Jā. Labi. Interesanti. Vai šīs te konstrukcijas ietekmēs fizisko un psiholoģisko stāvokli? Psiholoģisko mēs atšķitinājām, kā varētu ietekmēt astrālās konstrukcijas tīri fizisko stāvokli? Līdz pat slimībām, tādām smagām slimībām.
bet tas viss notiek pakāpeniski. Nu, jau kā slimība arī lēnām un pakāpeniski atnāk. Bet jā, var tas viss, nezinu, kaut kādas ādas, sausās ādas, pūžņojušās acis un līdz sāpēm kaut kādās nierēs. Ir dažādi ir bijuši mums dzīvē redzēti tie gadījumi, ko cilvēki atnāk, kur interferences jau fizikā, bet viņas jau pārsvarā jau kā tādas, galvas sāpes ir, man liekas, pati tipiskākā, kur tik ļoti cilvēks ir pretrunā ar sevi, vai galvā viss maļās, kad pilnīgi ir tas spiediens, kas rada galvas sāpes. Jā, tā kā var. Kas ir bijis tas varbūt trakākais gadījums, ko tu esi redzējis, ko ir interferences radījis cilvēkam? Tieši fiziskajā plānā. Līdz šim trakākais. Tā grūti pateikt, bet vēzis būtu tas tāds, kur tur jau ir smags gadījums, jā, ir bijuši. Okay. Kur cilvēks cīnās par eksistenci jau gluži nē, bet par būšanu kā tādu. Jo tās konstrukcijas, ko uzliek enerģijas laukā, mēs viņas fizikā izjūtam daļēji. Viņas tāpatām, tas viss balstās uz tām programmām, spiedīs jau tīri tās programmas. Un, ja tās ir bailes, viņas psihosomātiski, protams, kad nāks ārā bailes, skumjas, dusmas, kaut kādā veidā mēs viņas psihosomātiski jutīsim. Tā kā, ja jums ir kādas sāpītes, jūs varat arī ielikt internetā tikpat labi šo te sāpi, pielikt klāt, skatīties psihosomātiski un paskatīties, par ko tas ir. Un tad jūs varēsiet plus mīnus aptuveni nojaust, kāda programma to uztur, vai tās ir bailes, dusmas, kāda emocija ir apakšā. Ejot tad dziļāk, jūs varat sev atšķirināt, ko jūs esat tur noslēpuši, par ko tieši ir šis stāsts. Jo man liekas, ka katrs cilvēks pats sev ir vislabākais dakters īstenībā, ja viņš ļoti grib sevi dakterēt. Bet mums jau patīk tik ļoti aiztaisīt acis un iet tālāk, jo tas jau ir tas vienkāršākais variants. Tad nekas nav jādara. Vai ne? Pastāst man par ļarvām vēl. Ir jau vēl tādas foršas lietas kā ļarvas. Es nezinu, kā viņi sauc par foršām lietām, bet ir tādas ļarvas arī. Jā. Viņas ir, es pat nezinu, kā lai tev tādas tā kā dēles, tā kā amēbas, kas piesūcās dažādos ķermeņa vietās, ir tā kā piesūkušās. Viņas mēdz būt gan kā baloni apaļas, gan tādas garainas pāri, kaut kādas ar vairākiem piesūcekļiem. Un viņas veidojās, kad cilvēkam ir ļoti augsts emocionāls tas pīks, pašos tādos stipros emocionālos līmeņos, un viņi ir mūsu paši radīti. Viņām nav apziņas, viņas ir bez apziņas, un tāpatās kā citi parazīti dzīvē apkārt mums, viņas no sevīm izdala tādu, ka es nosaukšu to par skābi vai impulsu. Tad, kad viņām gribās ēst, viņas mēģina pastiprināt to enerģiju, no kā viņas barojās. Un jo lielākas viņas ir, jo vairāk viņas var ietekmēt, pastiprināt. Arī citreiz pilnīgi liela tāda sajūta, ka plecs iet, lai viss tur sāpapši. Kārtīgi ļērvi ir uzaugusi, un tad viņas arī var savā ziņā jau lielas jau arī var sākt izjust fizikā arī. Bet ļērvas ir arī visas atkarības, vai ne? Atkarības pārsvarā ir novērots no dēmoniem. Tādas spēcīgas atkarības vienmēr ir bijis dēmons līdzi. Okay, tad es teiktu, ka atkarība no alkohola, cigaretēm vai azartspēlēm vai vienalga no kā tas viss nāktu tad no dēmona puses, jo tā ir tomēr spēcīga jau atkarība. Azartspēles varbūt arī džini. Ok. Jā. Tad bet džiniem... viss pārējās atkarības, kā arī atceramies tādu atkarību kā no saldumiem, tā arī ir atkarība. Un atkarība, pieņemsim, no ekrāna vai spēlītēm, tie var nākt arī no grejiem reptilītēm. Bet tas ir saistīts ar tā kā prāta nozombēšanu, ka tos prāts ir citā paralēlā pasaulē. Okay. Bet tas ir bīstami, tad, kad jau mums ir, teiksim, šī te atkarība un viņu vēl pastiprina šie te visi interferenti? Jā, un to arvien tālāk un tālāk aiziet pats prom no sevis un arvien vairāk un vairāk enerģiju atdot kādam citam, protams. Ko tik cilvēki nav spējīgi uzradīt paši sev.
Iesim tad tālāk. Kā var zināt, kad konstrukcija ir izņemta? Gan enerģijas laukā, gan arī astrālajā laukā. Es teikšu no enerģijas lauka puses, tad, kad šī programma, uz ko viņa balstījās, jūs vairāk netrigerē, jums ir pilnīgi vienalga, kad jūs par to domājat, jums ir tāda sajūta, ka, ok, tā bija mana pieredze, es viņu izgāju, manai dvēselē to vajadzēja, es viņu pieņēmu, un jūsos ir miers. Tajā brīdī jūs zinat pilnīgi noteikti tā konstrukcija, kas atbalstīja šo programmu, viņas vairāk nav. Jo jums viņa ir aizvērta tā pieredze, jums viņa vairs nav aktīva, un ja jums viņa nav aktīva, zemapziņai arī viņa ir pilnībā transformēta, un viņai ir pilnīgi vienalga. Viņa to ir noglabājusi labākajā plauktiņā, tur, kur var palikt, un viņa jūs netraucēs. Kā tas ir astrālajā laukā? Tu arī sajūti, kad tu noņem nost, teiksim, konstrukciju, kas ir bijusi no astrāļa. No astrālajā laukā ir līdzības un ir atšķirības, un šeit ir tā atšķirība, ka tā ietekme ir bijusi no kāda cita. Un tu visu laiku runā par blokiem kaut kādiem, ir radījuši šīs konstrukcijas, un astrāļi pārsvarā pieslēdzās to, ka tev ir bijis kāds bloks, kas enerģētiskajā laukā veido tādu sabiedzējumu jau. Un tad, kad tu esi nokritis zemās vibrācijas, tad viņš pieslēdzās un izveido šo konstrukciju. Tad, kad astrālija noņem konstrukciju, tev tas bloks vēl nav noņemts. Tev viņš ir pēc tā, kādas emocijas tev tajā brīdī bija, kad viņš pieslēdzās un kā viņš tev ietekmē, cilvēks var savilkt paralēles ar kādu no blokiem, kāds viņam ir, un viņam vēl projām paliek un jānostrādā tas bloks. Konstrukcija savukārt noņemot, viņš atgriež atpakaļ visu enerģiju, kas ir, pirmkārtām tev nav tā negatīvā ietekme, un bieži vien cilvēks sāk sadzird sevi labāk, sajūt savu enerģiju, plūstam daudz vieglāk, un kopumā ir pacelāta tāda viegluma sajūta, tev ir viegli būt pašam. Un tev ir enerģija, ar ko darboties tādēļ, lai tu varētu noņemt tieši šīs konstrukcijas. Nevis konstrukcijas, bet tos blokus iet sevi dziļumā, jo konstrukcija jau ir prom. Tā būs tāda lielākā. Mums ienāca viens jautājums iekšā, vai no ļarvām pats var atbrīvoties, un ja jā, tad kā? Jā, var atbrīvoties, kā atpazīstot viņas, pieņemot. Viņas nāk uz emocijām, pieņemot to atpazīstot to emociju, uz kuru viņi varētu atnākt, un pa lielam noelpojot, atstrādājot vai hipnozē vai kā savādāk, paņemot viņu un sakārtojot savā dzīvē, esot neutralitātē ar to pieņemot. Tā ir liela pieņemšanas daļa. Tur ir arī enerģijas atgriešana, tādā brīdī, kad tu strādā ar to emociju, tas jau lai tu pieņemtu, tev viņi ir jāizprot, tev viņi arī jāizdzīvo. Un tad brīdī noteikti viņu sajutīs to emociju, vai tā ir dusma, baile, aizvainojums, vai kā tu viņu izdzīvos, un tu viņu sapratīs, kāpēc tev viņu vajadzēja, kur tu viņu bija, un kam tev dzīvē viņu vajadzēja, un ko tu no tā guvi, un kad viss tas sastājās, tu vari arī sev viņu palaist. Okay, paldies tev. Vēl ir viens tāds interesants astrāls, kuram varbūt netik daudz, par kur tiek runāts, tas ir hameleons, kas bija, man personīgi bija, tāpēc es tā iedomājos, un man bija, viņš varēja manu dienu pārvērst par elli, 3 sekundēs viņš mainīja manu garastāvokli uz 180 grādiem. Es varēju piecelties ļoti labā garastāvoklī, un viņš viņu nosvičoja sirds rajonā tieši pa 180 grādiem, tā, lai man nebūtu garlaicīgi, un es varēju nokrist visdziļākajā bedrē 3 sekundžu laikā. Pastāst varbūt par šiem kuri var mainīt mūsu noskaņojumu, garastāvokli, kuri var šīs svārstības emocionālās uztaisīt, varbūt tieši, jo es domāju, ka daudz cilvēki ir pamanījuši, ka viņiem varbūt mainās garastāvoklis vispār nesaistīt ar viņiem pašiem. Liela daļa no viņiem to var izdarīt. Sākot no paliela vēlna, un
katram viņiem nāk kaut kāda tā īpatnība, piemēram, arachnīdi mēdz būt, kad tu piecelies, ka tev ir daudz enerģijas, un tu aizēji tādā pliekanumā, tādā, viss jau būs labi. Jā, tā kā viņi ir mēdz būt, tā ietekme jau ir saistīta ar katru cilvēku pašu. Un viņi pārsvarā arī ietekmē tevi tā, kā tu pats to būtu darījis. Viņi spēlē uz tavas pašas vājajiem punktiem. Ja emocionāli te jau visticamākais arī ar saistību ir ar trešo čakru kaut kādā veidā, kur nav balansā un nav tā neutralitāte. Vai cilvēkiem, tiem, kam ir šīs te garstāvokļa maiņas, viņiem būtu vērts iet pie jums pārbaudīties, vai ne? Drošības labad, ka tur tiešām nav kāds aizmugurē, kurš to visu diktē, un ka tas nav brīvā griba praktiski. Jā, ir tāds izteikts un krasas, un pat reizēm nesaprotam iemeslu tā, ka tikot šis bija labi, tad noteikti, jā. Ir vēl tāds jautājums, kā ikdienā mēs varam paši sevi enerģētiski dziedināt un kā mēs varam dziedināt citus? Padomāsim par to. Dziedināt sevi? Jā. Sākam jau ir tas, ka jāuztver sevi formā. Kaut vai minimālākos ir nomest negatīvu, kā minimums katru vakaru, un uzlādēt enerģijas kā minimums katru rītu. Un katrā no tām reizēm uzlikt aizsargu kupolu, vienu, kas pasargā tev miega laikā, otru, kas pasargā tev pa dienu. Kādu lietas tu uznākt, jo es lieku eņģeļus, tos, ko es arī konferencēs stāstīju. Es iedodu komandu, lai man pasargā miegā, un tad man arī miegā pasargā. Es taisu to visu mazliet romantiskāk, ja. Vīrieti. Es atvainojos. Jā, bet tiem, kas varbūt nebija konferencē spēka, ir tāda metode, kad jūs, kad nometat negatīvu, jūs varat uzlikt sev eņģeļus. Tas nozīmē, ka jūs sakat, es uzlieku sev eņģeli virs galvas un varat viņu arī vizualizēt. Uzlieku sev eņģeli zem kājām, uzlieku sev eņģeli pa labi, uzlieku sev eņģeli pa kreisi, uzlieku sev eņģeli priekšā, uzlieku sev eņģeli aizmugurē. Lūdzu, sargājiet mani, kamēr es esmu neapzinātā stāvoklī. Paldies, 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 māmen. Un šie te eņģeļi sargās jūs miega laikā, kamēr jūs esat šajā neapzinātā stāvoklī. Var Mārtiņu metodu izmantot, kam ir tuvāk, var izmantot šo eņģeļu metodu. Ideja ir viena tā pati, vienkārši kamēr mēs esam neapzināti, lai ar mums nekas nenotiek, lai nenāk slēgt kaut kādus līgumus klāt sapņos vai nemēģina mūs kaut kur astrālī aizlidināt projām, kas ir diezgan vienkārši, kad mēs neesam apzināti. Tie var būt sapņi, tas var būt reāls lidojums, kur mēs vienkārši kaut kur iekrītam. Un tas ir viss iespējams, un pasargāts nav itin neviens tajā brīdī. Tā kā mums pašiem sevi ir jāsargā. Jā, es tagad klausoties sapratu, ka, ja nav tāda tieša saikne ar savu gaismas komandu, jo es jau ar gaismas komandu runāju tajā skaitā, tad varbūt tieši šie eņģeļi ir pat labāka praksa, jo tu novirzi, kurš te tev pasargā, jo es dodot šo komandu jau zinu, tā kā automātiski, ar ko es runāju, varbūt tādēļ man ir it kā tik saīsināt versija. Ja, kas ir ļoti interesanti, ka tad, kad bērni liek šos te eņģeļus, viņi saka, un eņģeļus visās vietiņās. Viņi vēl papildina. Bērniem vajag visās vietiņās, jo viņi tomēr smalkajā plānā, viņi diezgan advancētāk ir par mums, un viņi zina, kā tas strādā pat tīri zemapziņas līmenī. Tā kā jūs varat šo te uzlikšanu, eņģeļu uzlikšanu varat veikt kopā ar bērniem, un tas ļoti labi strādā, un viņi saprot pilnībā, par ko iet runa. Bet dziedināt sevi, tur jautājums par dziedināt, šis bija vienkārši uzturēt, caur mīlestības enerģiju, vai arī izmantojot kādu no eņģeļiem, kas ir saistīts ar dziedniecību. Mums viņasim ir arceņģēš Rafaels, kurš dziedniecisko enerģiju, pateicoties viņam, mēs viņu spējam izmantot savās tīrīšanas praksēs, sesijās cilvēkiem, kuriem vajag.
Mums ir jautājums tieši par šo kupolu tēmu, vai veidojot kupolus, nevar izveidot kupolu kā konstrukciju? Nu, noteikti var. Ja pacenšās, noteikti, kad var. Jā, tādēļ viņai ir jābūt vieglai, viņai jābūt uz laiku un konkrēti kam. Kādam iemeslam, kādam mērķim, respektīvi. Kādam mērķim, jā, jo viņas tagad fantazēšu, mēģināšu uztaisīt kupolu, kas pasargā man visu dzīvi tagad vienmēr, un ja, ko es arī darītu, un pie manī nenonāk vispār neviena cita sveša enerģija, tad tas jau ir atcelts, bet tas būtu bīstami, jo ir jau arī enerģijas, kas mums palīdz, un tie paši gaismas komanda, kas mums palīdz ar savu klātesamību. Un es norobežotos no jebkāda veida vispār ārējas enerģijas, tas jau ir bīstami. Protams. Nu, jā, ilgāk termiņā uz visu manu mūžu. Nē, tas ir uz visu mūžu arī ne, jo tās tieši te kupoli, protams, kad jūs viņu piepildat arī ar savu enerģiju, tieši tā, un šo te enerģiju jūs dodat, bet jūs dodat aizsardzības mērķim, un beigās, kad jums ir šis te, kam jūs esat devis, es nezinu, lai man pasargā, teiksim, pasākumu laikā, pēc šī pasākuma palaidiet šo kupolu Kristus apziņai dziedināšanai, jo viņš jūs sargāja. Paldies, 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 ka tu man sargāji, paldies, ka tu man atbalstīji, paldies, ka tu biji klāt, man tev vajadzēja, bet tagad es tev atdodu dziedināšanai, jo tālāk es varēšu pats vai pati. Ja? Un viss. Un palaižam un atlaižam viņu projām, jo ja mums vajadzēs, mēs uzliksim jaunu. Bet vecos nevajag turēt. Tas pats ir, ja, teiksim, vada sesijas, lūdzu, beigās noņemiet nost šo te drošo telpu, jo, ja ne, jūs viņu uzturēsiet tālāk. Ja var uzlikt automātiku, ka tas kupols ir tieši līdz tam brīdim, kad vajag šīs sesijas ietvaros. Un kā sesija ir beigusies, jūs atvadaties, un kupols arī ir pazudis. Tas man personīgi, lai es neaizmirstu, es lieku automātiku. Es grēkoju, es reizēm aizmirstu, bet tad es atceros pēc kādas stundas, bija jānoņem. Otrs man palīdz vakaros. Vakaros, kad es nometu negatīvu, tad es arī atdodu visu, kas pa dienu tur ir sastrādāts, ja kaut kas ir aizmirsies, tad tādā brīdī, tad viss, kam jāaiziet, tam jāaiziet. Un tas par to dziedināšanu, es vēl no savas puses gribēju piebilst, ka kā cilvēks pats sev var dziedināt, man saka, dotā brīdī translē, mīlot sevi. Mīlot sevi, ejot vairāk, atgriežoties ik pa laikam pie sevis, iepazīstot sevi, izzinot, iemīlot, ķerot kaifu no sevis. Mēs ceļam vibrāciju. Ceļot vibrāciju, mēs ārstējam pats sevi. Tik vienkārši tas ir. Vai mēs varam dziedināt citu? Māte var dziedināt bērnu, jā. Bet citu dvēseli? Ne. Jo tai dvēselē ir savs scenārijs, tai dvēselē ir, ja nu vienīgi jums ir vienošanās, ka jūs viens otru dziedināsiet. Nu, protams, ka var pārņemt viņa negatīvās programmas atstrādāt, ja ļoti gribās, bet man liekas, ka neviens brīvprātīgi nevēlās otru programmas atstrādāt. Līdz ar to tā izteikti dziedināt pieaugušu dvēseli nevajadzētu, jo tai dvēselē pašai ir savs uzdevums. Tāpat sāktu, kad dziedini sevi, un ar savu starojumu tu varēsi palīdzēt citiem pacelt viņu vibrācijas. Tev, Mārtiņ, ir ko piebilst par to? Ir atsevišķi nodarbošanās dziedniecība, kur bet tas nav tā, ka ikdienas cilvēks tagad sāk dziedināt visus savu riņķi apkārt, jā. Bet ir varbūt, kad mēs parunāsim par to, kad es tev pārtraukt, mēs pievērsīsimies hipnozei, tādai foršai tēmai. Tagad cilvēks ir atnācis pie tevis, iztīrījis astrāļus, atnācis pie manis, dabūjis savu karti par visām konstrukcijām un programmām, kas viņam ir. Viņam tagad ir tas jāārstē. Un tad viens no šiem veidiem ir hipnoze. Ko tu dari ar to cilvēku? Varbūt izstāst, jo man liekas, ka tas ir ļoti interesanta tēma. Man pašam arī liekas ļoti interesanti. No sākuma mēs satiekamies, cilvēks atbrauc pārsvarā, cilvēki brauc tomēr pie manis. Kaut gan es pozicionēju, kad es online strādāju arī, bet es arī strādāju online, bet cilvēkiem patīk braukt šurp. Šobrīd tas ir Līgatnē. Un
izējam cauri visām konstrukcijām, kuras jūs esat pamanījušas, un kuras ir vēl joprojām palikušas cilvēka laukā. Un uzmetam aptuveni, kā izskatās, kā iedarbojās, priekš kam bija, vai kā, ja to, kas ir iedots aptuveni tā. Un tad es ievedu cilvēku hipnozes stāvoklī, mēs nonākam atkal drošā telpā, un es sākot ar vienu konstrukciju, mēģinu viņam, tā kā, tur ir garāks process, ceļš cilvēkam, kad pirmo reizi ir hipnozē, kamēr viņš iejūtās, kā tas ir, kad spēkšņi tur varu visu, ko es varu izdarīt, vai kā, un tad, kad cilvēks ir tā kā apjautis sevi šī stāvoklī, tad es viņam palūdzu tā kā ieraudzīt kādu no konstrukcijām, un mēs viņu sākam ķidāt. Sākotnēji tā konstrukcija arī ir cilvēkam virsū, mēs apskatām, kad viņš viņu ir, cik sen atpakaļ izveidojis, kāpēc viņam viņi ir nepieciešami, kādu enerģiju viņš sevī slāpēja, kādu ieguva, vai visu riņķi apkārt to, kas tā ir un ko viņi darīja, un kur bija tas brīdis, kad viņš izlēma, ka viņam to vajag. Un tad mēs nonākam, kad mēs beidzot esam nonākuši, nevienmēr ir viegli nonākt pēc tam brīdim, reizēm tur cilvēkam ir apceļa, kad viņš mēģina vai nemēģina izvairīties un tā tālāk. Bet, kad mēs esam nonākuši, te viņa arī izveidojās, tad atkarībā no konstrukcijas, vai izlādējam to enerģiju, sāpi, dusmu, aizvainojumu, ja pārrakstam kādu programmu, jo konstrukcijas arī ir lielākas, mazākas, sāpīgākas, dziļākas, un katrai viņai tomēr ir nedaudz cita pieeja. Un, kā tu teici, tā ķēdīte reizēm ir tā, ka tu vienai, eku visu atdod kaut ko, un skaties pats, bet tas cimdiņš vēl tur blakus, vēl joprojām to enerģiju, tur daļēji tā kā mēģina to veco, es nezinu, kas tur ar cimdiņu bija saistīts, tā kā atjaunot bez mazliet, tā kā labi, tad uzreiz cimdiņu, pārmetamies uz cimdiņu un skatāmies, kur tad viņš un tā, līdz kamēr vai kaut kāds ķēdes posms ir noslēgts, vai tad pa vienu ir reizēm, ka viena konstrukcija arī var palaist, kā es teicu, enerģiju gan vienā virzienā, gan visu to negatīvu, kas ir savākts, atdodam atpakaļ konstrukcijai, tad enerģiju, ko patērēja, atdodam atpakaļ cilvēks paņem pats sev. Un tas viss notiek pašam cilvēkam tādā, tā kā es parasti to nosaucu par ļoti apzinātu miega stāvokli. Tad, kad, jo miegā, man liekas, ka var darīt visu, kas ienāk prātā. Tu var kontrolēts miega stāvoklis, tu var mainīt gan telpu, gan vidi, gan pats sevi, tu var sākt lidot un šaut lāzerus no acīm. Tā ir tur, tu dari visu, vadītā veidā ar konkrētu mērķi atbrīvoties. Konstrukcijas dara visu, lai palaistu vaļā to emociju un pārrakstītu to bloku, kas ir bijis ar refrēmonu situāciju. Tad atgriežamies un pārbaudam dažādos veidos, vai tur nav kaut kādi putekļi vēl palikuši, un tad tur nosūcam reizēm. Jā, ir tā kā plašs spektrs, es teiktu, no kaut kāds 30 dažādi varianti kā minimums, kurus izejot cauri beigās ar gala rezultātā, tad, kad prasa, vai tev tā konstrukcija ir, cilvēks var sajust 0. Tad, kad ir 0, tad es liekos mierā, tad ķeramies pie nākamās. Vai visi cilvēki pakļaujas hipnozei? Es domāju, ka nē, bet man jau nav gadījies neviens tāds, kurš nepakļautos. Varētu būt kādi reti gadījumi, es teiktu 99% pakļaujās. Lielākie traucēkļi parasti ir prāts, bet prātam ir iedot komandas, un tie, kas nepakļaujās, jau ir ar savdabīgu psihisku novirzi, kur vienkārši nespēja uzturēt jebkādu veidu uzmanību.
pat ikdienā. Dzīvē klātesot. Un mēs neņemam arī cilvēkus, kuriem ir spēcīgas sirds aritmijas, ja tam līdzīgi traucējumi, jo tur tomēr sanāk iziet cauri arī tām emocijām, arī negatīvām, tam līdzīgi ir visādi uztraukumi un svīšanas. Un, jā, tas ir otrs, kur man atkal ir sarkanā līnija, kad jā, tur es neuzņemos tādu darbiņu. Es varu pieminēt no savas puses, ka otrs veids, kā noņemt šīs zemapziņas konstrukcijas, ļoti labs ir elpošana, tātad enerģijas elpošana. Ar to arī var noņemt konstrukcijas, iet iekšā respektīvi elpošanas laikā, uzliek nodomu un iet iekšā konkrētā programmā. Un, ja tā programma pati izspoguļojās caur ķermeni, viņa parāda, kurā vietā ķermenī viņa mājo. Pārsvarā viņas atbilst arī tām vietām, kur ir šīs te konstrukcijas. Un cilvēks, refrēmējot savu šo te sajūtu, emociju, var atbrīvoties no šīs te konstrukcijas. Kā notiek pats elpošanas process, respektīvi elpošanas pasniedzējs atrodas kanālā, jeb saziņā ar visumu. Viņš ieliek jūs arī smalkajā plānā kanālā, un tā tiek izstrādāts jūsējās programmas. Jums nav iespēja aizmukt, jūs izdzīvosiet pilnu paleti, būs jāraud. Būs jāizdzīvo vēlreiz, bet tas atbrīvo. Tas atbrīvo mūsu smalko plānu, tas atbrīvo mūsu ķermeni, tas atbrīvo mūsu prātu, un pēc tam ir tik ļoti viegla sajūta, jo vairāk jūs ar sevi strādāsiet, jo brīvāks jūs būsiet kā cilvēks un jo tuvāk sev pašam. Tā kā tas no manas pusītes ir divas opcijas, tātad ir gan hipnoze, gan elpošana, ar ko lieliski var tikt ar šo karti galā, par šīm te konstrukcijām. Nevajag baidīties, nevajag sevi likt arī zem kaut kādiem laika ierobežojumiem, jo laiks ir relatīvs un dvēselē viņa nav, respektīvi viņš neeksistē. Viņa grib izdzīvot pilnu paleti, un viņa grib izdzīvot arī šo te dziedināšanu. Tā kā katram sev harmoniskā tempā ir jāiet tam cauri. Vieni grib ātri, tad šodien vai vakar labākais, citi grib, ok, man ir laiks. Es ņemšu vispirms vienu programmu, tad pēc tam, kad man būs laiks otru programmu, viss ir atkarīgs, cik ļoti viņi jums ietekmē jūsējo ikdienu. To es teiktu no savas puses. Vai ir kaut kāds, Mārtiņ, novēlējums, ko tu gribētu vēl beigās visiem pateikt mūsu skatītājiem? Ieteikums, novēlējums no tavas pusītes. Es vienkārši domāju, pirms tam es gribēju pateikt, kad ir kaut kāds tāds, es teiktu, lielākas, sarežģītākas, smalkākas konstrukcijas, kurām būtu vēlams, ka kāds pavada cauri šim procesam. Un ir daļas, kuras ir vienkāršākas, kur cilvēks pieļauj, kad var pats noelpot, ja ir elpošanā jau zināms ar elpošanu, ir daļa, ko pats arī var tikt galā, bet ir tādas, kuras ir tāda apmāna, kur pats var viņu nenoņemt līdz galam, vai daļai noņemt, jau apmaldīties un ir citas novēlējums. Man liekas, ka arī prāts ir ļoti ietekmē, jo prāts jau negrib iet tajās lielajās programmās iekšā. Prāts grib pasargāt, un tas, ja pats var nolikt savu prātu pie vietas un ego, tad ir ideāli. Tad var jebkuru programmu arī pats atstrādāt, bet ja nevar, tad viņam tomēr vajag kādu, kas viņu pavada cauri un kurš palīdz šo prātu un ego izslēgtu, kaut vai uz brītiņu. Jā, man nesen bija viens klients, kurš no sākuma negribēja saskatīt, vai viņam, man šito jau es atstrādāju, un tad es caur vairākiem citiem leņķiem parādīju to pašu aspektu, un viņš tā pie viena no tiem pāc. Tomēr ir, un bija aiz tādas ilūzijas plīvuru, plīvurus uzlikts, kad it kā tu viņu neredz, no priekšpuses, no fasādes skatoties, tu viņu neredz. Tev jāpietap stūri, un tad parādās. Viņi bija tikai plīvurs uzlikts virsū. Tādēļ es saku, ka reizēm tā var būt, bet tā arī bija smagnēja konstrukcija. Jā. Novēlējums. Man jau patīk tas novēlējums, lai ir interesanti, lai dzīvē ir interesanti. Un ir tas, un ko es ar to domāju, kad lai ir tas izziņas prieks un vēlmē sevi no jauna saskatīt ar vienu plašāk, un ir interesanti būt
būt gan ar sevi, gan ikdienā. Un tur arī ir gan mīlestība, prieks, radošums un dalīšanās ar sev apkārtējiem. Jā. Un es no savas pusītes visiem novēlētu iepazīstiet sevi. Iepazīstiet sevi gan no labās, gan no sliktās puses, kas jums patīk, kas nepatīk, kas ir kaifīgi. Un atgriezieties pie šīs kaifa dzīves. Baudiet katru dienu, vienkārši kaifojiet par savu dzīvi. Un tad jūs arī visu pieredzēsiet to, kas jums ir jāpieredz kā dvēselē. Paldies, Mārtiņ, tev! Paldies visiem, kas skatījās! Un ja ir kādi jautājumi, ko mēs nepaspējām uzdot tagad laivā, jūs varat droši sūtīt. Mēs ar Mārtiņu mēģināsim vēl atbildēt vai nu viņa Instagramā, vai nu manējā. Un visiem jauku dienu! Paldies! Čau!